Sveiciens visiem SketchUp lietotājiem! Šajā seminārā apskatīsim, kā varētu izmantot SketchUp Studio interjera dizaina projektu izstrādē. Sākumā gribēju parādīt visā tajā SketchUp rīku ekosistēmā, kādi ir tie pieejamie produkti un servisi, kurus varētu jau pielietot. Parādīšu pāris savus projektiņus, to piemērus, nedaudz specifiskāk par mēbeļu dizainu un tādu studijas tipa projektiņu izveidi, pēc kā varēsim uzklausīt lielisku pieredzes stāstu no interjera dizaineres Edītes Rocmejers, un noslēgumā parādīšu nesen radīto dažādu darbu šablonu izmantošanu, kā varētu ātrāk uzsākt projektus, darbojoties SketchUpā, kā piekļūt klāt dažādām gatavo produktu bibliotēkām, un pastāstīšu par konkursu, ko sākam ar septembri studentiem ar iespējām nopelnīt lieliskas balvas no SketchUp un citiem partneriem. Par visu to ekosistēmu runājot. Tā, ka varbūt klasiski vairs ne visi sāk strādāt ar pliku SketchUp failu, ar kaut kādu skicīti, bet projekta sākumā mēs jau varam pielietot tādas tehnoloģijas kā Scan to Design, ko var izmantot produktos kā SketchUp for iPad. To atminieties nesen seminārā tieši arī parādīju. Kas varbūt krietni ļauj pātrināt jau projektu to sākotnējo izveidi. Esot jau objektā, mēs jau 5-10 minūtēs varam to aktuālu objektu telpu uzmērīt un jau ieskicēt kādas idejas varbūt. Bet bez tā, vairums interjera dizaineru joprojām, protams, strādā tādā kombinācijā, AutoCAD LT versija kopā ar SketchUp 3D daļai. Tad, protams, varam arī importēt iekšā tos DVG failus. Un kas saistās tieši ar studio versiju, mums ir arī jaunās tehnoloģijas pieejamas, piemēram, ar SketchUp spraudņu palīdzību, Trimble Scan Essentials, iespējams SketchUpā patiešo ienest iekšā gan 3D punktu mākoni, gan arī tagad jau gaušanas plecs, kas ļautu jau diezgan tādā realistiskā līmenī redzēt esošo situāciju, teiksim, arī sarežģītākos kādos restaurācijas, rekonstrukcijas projektos. Un no otras puses, kur varbūt sanāk strādāt tīri ar tādu pliku BIM modeli, kas nākt varbūt no Revita, tieši studio versijā iespējams patiešo ienest iekšā Revit failus. Ar ArchiCAD varbūt nekad milzīgas problēmas nav bijuši, tur patiešo caur varēja arī eksportēt uz SketchUpu, bet kas saistās ar BIM modeļiem, kas nāk no Revita, tagad arī pat sanāk divi varianti ir, mēs varam vainu patiešo Revit failu ienest, vai, ja tiek izmantots tikai SketchUp Pro, iespējams arī IFC formāta failus ienest iekšā, un jau jaunajās versijās arī pēc tam sūtīt atpakaļ, nepazaudējot šim te modulim pievienotos kādus BIM datus. Bet tādā tālākā posmā, protams, tā pamata tāda sienu telpu modulēšana ir, ko mēs izpildām SketchUpā. Un ar servisu 3D Warehouse mēs jau tiekam klāt miljoniem dažādu bezmaksas 3D modeļu bibliotēkām. Aizvien vairāk tiek piedāvāts 3D Warehouse platformā arī tāds maksas saturs, tādā ziņā, kad viņam gan tiek klāts tieši Pro un Studio vai studentu licences īpašnieki, tie ir live komponenti, vai, teiksim, arī augstas kvalitātes tekstūras un citi tādi renderēšanas aseti. Tātad, visu to mēs varam caur 3D Warehouse atrast, pašiem varbūt pat tik daudz nav jāmodulē tās mēbeles.
Tagad, pieminēts arī tas AI, tātad 3D warehouse strādā mums gan attēlu meklēšana, kas varbūt palīdzēs atrast kaut kādu līdzīga stila mēbeli, ko esat ieraudzījuši, moodboardā ievietojuši. Vai pašam sanāca arī pēdējā laikā ļoti aktīvi izmantot rīkus, kas tīri no bildēm palīdz radīt uzreiz 3D modeli, kā piemēram Trellis un citi. Un tā interesantā ziņa ir, kad aizvien vairāk šie te AI rīki tiek iestrādāti patiešo arī SketchUpā. Un ir tā iespēja bijusi vismaz testēt visas jaunās gan, teiksim, alfa un beta versijas. Un tās iespējas vienkārši ārkārtīgi interesants kļūst jaunākajās versijās. Nedaudz jāpagaida tikai, kad iznāks 26. gada SketchUp versija. Tieši ar AI saistās arī tas, ka tādā posmā, kad jau tas pamata dizains uztaisīts, mēs jau varam norenderēt arī. Nav varbūt jāmāk strādāt ar vīrēju vai citiem rīkiem, mēs jau varam iegūt kaut kādu vīziju vai kaut vai 100 vīzijas, ja? Lai nedaudz turpinātu to ideju attīstību, tos materiālus, varbūt pasīties, ko tas mākslīgais interesantu izdomājis. Tā, ka tas tur nav jāiet uz kaut kādu trešo platformu, gan SketchUp pamatversijā, gan iPad versijā, gan arī web versijā būtu pieejams šis te SketchUp Diffusion mākslīgā intelekta renderēšana. Un pēc tam jau seko tieši tā 2 dimensiju tā dokumentācija, rasējumi, ilustrācijas, ko mēs varam radīt layouta vidē. Tātad, ja AutoCADā varbūt viss ir tā kā vienā programmā, tad SketchUpā jau pirmajā versijā, tātad mums ir kā atsevišķa programma, tas layouts, kur es strādā kā tāds mikslis starp rasēšanas, prezentācijas un tādu vektoru grafikas rīku, viss apvienots. Visi svarīgākie, manuprāt, tie dizaina izstrādes rīki apvienot vienā produktā. Un papildus un tālākajā posmā, kad jau komunikācijā ar klientu, piemēram, vajadzētu prezentēt radīto dizainu, ļoti labas atsauksmes dzirdu no visiem interjera dizaineriem, arhitektiem, atkal par to iPad versiju, kas ļauj jau SketchUpā sagatavot tās prezentācijas, ērti parādīt, pagrozīt, kaut ko pamainīt arī, ja. Un tātad, ja tiek izmantots arī tas stylus, mēs varam arī veikt kādas piezīmes, kas tātad kaut vai ieskicējot, arī saglabājās SketchUp modelī, jau atgriežoties atpakaļ, ja teiksim pie tā desktopa darbojoties, desktop versijas SketchUpam, tas nekur nepazūd. Un no jaunākajām tehnoloģijām ir tātad iespējams arī apskatīt modelīti AR un VR dažādos rīkos, tātad ir pieejams SketchUp Viewer aplikācija. Priekš AR patreiz arī man labākais liekas tieši iPad versijā piedāvātā iespēja, kas ļauj to jūsu radīto dizainu parādīt 1:1 mērogā, tieši tajā vidē, kur viņam būtu jāatrodās. Un, pēdējā tādā posmā, protams, vizualizācija, SketchUp Studio versija nāk līdzi ar jau vīrēju pilno versiju, kas ietver gan ārkārtīgi daudz augsti realistiskus materiālus un ar aizvien augošāku tādu bibliotēku ar dažādiem 3D modeļiem, kur jau solās jau tuvākajos mēnešos pat dubultosies visu renderēšanas tāda aseta skaits, kas ļauj tad gan aksesuārus, gan cilvēkus, gan arī tiešām augstas kvalitātes mēbeles uzreiz atrast ar gataviem materiāliem, ar gatavām gaismām, lai tas nebūtu no nulles jātaisa. Visā šajā te posmā aktuāls ir arī servis Trimble Connect. To pašam sanāk arī izmantot ļoti aktīvi arī mācību procesā, darbā ar studentiem. Tad
Dreamable Connects būtu tā iespēja vienkārši vai nu kā online tīmekļa krātuvē saglabāt jūsu modelīšus, vai radīt to dizainu ērtāk dalītos. Ja, tātad mēs varam aizsūtīt to SketchUp modeli caur Dreamable Connect servisu, kur tam klientam vai kolēģim vai konstruktoram, ja, tur varbūt nebūs iespēja kaut ko mainīt, bet viņš var skaisti apskatīt radītās prezentācijas. Un pavisam interesanti arī jaunajās versijās saistībā ar Connectu parādās tās iespējas arī vienlaicīgi strādāt vairākiem cilvēkiem pie tā paša SketchUp modelīša. Tas tā tuvākā nākotnē. Un te vēlreiz, kas atzīmēts, tie visi rīki, kas mums bija pieejami studio versijā, kādreiz tas bija tā, ka bija viens tas abonements, kur nāk līdzi gan Vīrejs, gan Revits, gan arī Scan Essentials, bet jau arī viņas var atsevišķi iegādāties tādos ProScan un citos abonementa līmeņos. Nedaudz pieejamāk tādā ziņā. Un šeit, ko gribēju atzīmēt, lai detalizētāk uzzinātu par pieminētajiem servisiem, ieteiktu sākt vienkārši no sketchup.lv mājaslapas, un tur sadaļā pie produktiem būs aprakstīns SketchUp Studio, un vēl nedaudz plašāk parādīts par pieminētajiem rīkiem, un, piemēram, interesēties šī tā iPad versija, tad atverot vaļā jau varētu redzēt gan pamācības, kā viņu lietot, kur viņu leju pielādēt. Līdzīgi arī ar citiem tātad servisiem. Tā kā droši var no SketchUp mājaslapas skatīties. Un tas par vispārēju to milzīgo ekosistēmu, ar ko jau ir apauzēts vai SketchUps. Un gribēju nedaudz precīzāk parādīt, kādas iespējas tajā daļā, kad mēs izstrādājam to 2D dokumentāciju layouta vidē. Jo, lai gan, diemžēl ļoti daudzi SketchUp lietotāji, manuprāt, līdz galam nav layout tās iespējas apguviši un nespēja nomainīt viņu pret AutoCAD. Bet, gribētu parādīt tādas iespējas. Viens tāds, abi tādas studija projektiņi ir, kas pēdējā pusgada laikā taisīti. Viens ir tieši skapis, un otrs ir tāda ierakstu studija. Pie skapja tātad ļoti aktīvi tika jau sākotnējā procesā izmantots layouts, un kāpēc layouts man patīk? Jo tur ne tikai mēs varam rasējumu taisīt, tur ļoti ērti iespējams strādāt ar attēliem, kad mēs kaut kādas references vai moodboardus varam taisīt. Tāpat arī precīzi parādīt krāsu, kādas tekstūras augšuplādēt uzreiz, un tam visam pievienot klāt arī tekstu. Un tādiem moodboardiem, man liekas, ir ideāli sākotnējā stadijā. Plus var paņemt to SketchUp modelīti, kas mums ir, un pa virsu viņam vēl ar krāsu laukumiem, ar līnijām, tādu vai skičveidīgāk nedaudz to dizainu uztaisīt. Nevajag vienmēr pārāk reālismu aizrauties arī, vai ne? Tāpat tās layout vidē, kas var būt labākais salīdzinot ar to AutoCAD, mēs vismaz varam precīzāk parādīt to krāsu un tekstūru. Jo ar hatchiem darbojoties, man liekas, ka tur var nojūgties nedaudz AutoCAD darbojoties. Bet arī layoutā mēs varam izmērus ļoti korekti noformēt un parādīt vai nu tādā realistiskākā stilā, vai nedaudz tādā ilustratīvākā. Un šeit ir skats vienkārši parādīts patiešo no SketchUpa. Kā izskatītos. Nekas nav renderēts, un mēs vienkārši lieliski varam to papildus telpisko dimensiju piešķirt
skatam ar ambienta klužuna efektu. Tas mākslīgais ēnojums, ja, kas parādās visās šādās te vietās, kontakta vietās pie dažādām plaknēm. Plus, pēc tam vienkārši layoutā pa virsu piezīmēti gan tie aprakstiņi, gan arī citi elementi, lai viņi tā skaistāk izceltos uz tā melnbaltā modulīša fona. Tāpat layoutā ļoti forši var taisīt vismaz tādas ilustratīvas materiāls, arī tur gan montāžas schēmas, gan arī tur pamācības dažādas, vai tīri tā ilustratīvi šādā izometriskā skatā parādīt, no kā sastāv, piemēram, tas projektētais skapis. Plus vēl tie griezumi, kas ir radīti SketchUpa vidē, tos ar vienas pogas klikšķi mēs varam uzreiz arī ieslēgt iekšā layoutā. Un arī izometriskos skatos radīt izmērus. Un, protams, kas ir foršākais vienmēr tā vizualizācijas daļa. Šeit jau ar vīrēju tieši, lai parādītu, tātad, kāda ir tā materialitāte, kā strādā apgaismojums, tur bez durtiņām un arī kā tāda animācija tīri salikta kopā, parādīt to apgaismojuma konceptu visu arī. Pamata tas darba vietas modulis, plauktiņš. Un pēdējās vīrēja versijās īpaši ir viegli šāda tipa vizualizācijas sataisīt, jo mēs varam visu scēnu norenderēt un pēc tam pa vienai ieslēgt, izslēgt dažādas atsevišķas gaismiņas vai mainīt to redzamību. Un tīri no SketchUp puses, kā modulītī parādās. Viss ir kārtīgi sakārtots pa tagiem. Es varu izslēgt ārā durtiņas, piemēram, ja nav vajadzīgas. Lai simulētu nedaudz to apgaismojumu skatā, ka man īsti nav nekāds vīrē renderis, šeit arī pievienots tādas gaismiņas, ja. Vienkārši caurspīdīga tekstūra, kurai var pamainīt arī to toni, to caurspīdīgumu pakāpi, un izskatās varbūt saprotams, ja ka tur gaisma spīdētu. Šādas te tekstūras tieši SketchUp Latvijā interjeru tajā kolekcijas profilā varēsiet atrast. Un es šeit parādīts, kā sakārtots un tīri jau sagatavots arī scēnas galvenās, lai pēc tam layout vidē varbūt vieglāk radīt visas tās ilustrācijas. Un kā tieši no layout puses izskatītos. Tā. Layoutā tātad, kā līdzīgi dažādās vektoru grafikas programmās, rasēšanas programmās, mums slāņos sakārtojās visi zīmētie elementi, atsevišķas var arī aizslēgt ciet, un var redzēt, kādas ir tās lapas, kādās viss tas projekta rasējums sējums ir uztaisīts. Un pieminētais tas ilustratīvais moments, šeit, teiksim, kā pamats vispār bija ņemts tikai tāds skečveida SketchUp modulītis un pa virsu ar tādiem krāsu laukumiem radīta tā ilustrācija. Tas moments man ļoti patīk. Jo izteikti tā problēma, man liekas, ir AutoCADā ir grūti tā strādāt daudzslāņainā līmenī, tā ilustratīvā gribās radīt tos gan rasvējumus, gan vienkārši skatus. Un layoutā tas man parādās tas referencētais SketchUp modelis, kuram es varu jebkurā brīdī arī piekļūt klāt visiem tiem tagiem, ja, kas bija radīti SketchUpā. Piemēram, ja jāizslēdz ārā durtiņas, ar atstiņu izslēdz ārā un tās pazūd. Tā,
nav atsevišķi jāsaglabā 10 dažādas versijas. Būtībā visi tie rasējumi bija taisīti tikai no viena tā SketchUp modulīša. Un vienkārši izslēdzot ārā tos elementus, kas nav vajadzīgi. Ja, ir varbūt pārāk daudz tie elementi, jau tad pēc tam ir vieglāk atsevišķi viņus saglabāt. Tādam vienam skapim var iztikt arī šādā te variantā darbojoties. Un, kas ir lieliski arī layoutā, mēs varam radīt automātiskos tekstus, kur var redzēt, ka, teiksim, lapu nosaukuma, lapu skaits, tas viss automātiski pamainās, skatoties pēc tā pages sarakstā. Un šeit kā automātiskie teksti pamainās, arī datums un cita informācija ir nepieciešams. Un tas tādam mēbeļu dizaina projektiņam. Un otrs atkal, ko vēlējos parādīt, kur tā svarīgāka bijusi tieši gaisma, tas tehniskais risinājums, tā vajadzība bija studijai iekļauties arī budžetā, un tā tad jāmēģina bija izsakot katram tehniskajam rīkam, lai saprastu, cik tas izmaksās. Tad šeit layout vidē atkal tieši kā attēli vienkārši iekopēt iekšā, parādīt tā numurācija, veidotas tabulas uzreiz, un tehniski iespējams arī jau SketchUpā modulī laicīgi. Es te uz brīdi pārliekšu. Tātad, ja jums ir aktīvs Entity info logs, tātad jebkuram elementam, komponentam, mēs varam laicīgi pie tādiem advancētajiem atribūtiem ievadīt, kāda ir tā cena, iekopēt jau saiti uz kādiem ražotāju katalogiem, lai tā informācija nepazūd, un lai varētu jau vai nu pēc tam automātiski vai manuāli pārrakstīt uz tām tabulām, kas parādīsies layoutā. Un attiecīgi, SketchUps arī redz, ja tā ir kamera, es redzu, ka modulī man tādas ir 3, tā ka automātiski arī tiek saskaitīti tie elementi. Un citādi. Arī layoutā, kas ir ļoti labi, ka mēs varam kaut vai tādas bultiņas ir jāuzzīmē. Ja? Es AutoCADā nemēcētu kaut ko tādu sataisīt. Kaut kā man liekas arī tos attēlus un SketchUp un tos moduļu skatus kvalitatīvāk uzreiz parāda vienmēr. Jā, tur mēbelītis, tehniskais viss arī. Un beigās tīri ar vīrēju norenderējot, šeit ļoti daudz eksperimentējot jau tieši SketchUp modulī ar vīrēju, arī izmantojot to light mix tehnoloģiju, kas vīrijā izstrādāts, mēģina balansēt tos apgaismojumu, to krāsu, lai dabūtu to beigās skaisto rezultātu. Tā, ka tur diezgan bijis, ko noņemties. Redzēs, dzīvē tā realizēsies, bet un trešais tāds projektiņš parādīts, kur esošā telpā tādā interaktīvā veidā pamēģinājām prezentēt tādu jau ierakstu studijas dizainu arī tiek izmantoti, tātad akustiskie tādi elementi Eģipšē ar keyframe animation palīdzību sakārtot jau interesantā tādā sienas rakstā un beigās jau ar vīrēju tieši norenderējot. Un tas, man liekas, ir tas moments, kad mums jau varbūt ne tīrs tāds interjera dizains, ja tur tāda skatuva jāparāda. Tur pirkstiem neparādīs, tur vajag to vizualizāciju. Var arī redzēt, kā tā gaisma visa dabīgā, mākslīgā miksējās kopā, kā tie materiāli izvēlotie reaģē vidē. Jā, varbūt tas cilvēks no šī skata punkta pēc tam varētu ieraudzīt, ja to skatavīt. Tas ir tas moments, jā, kur lieliski, jā, noteikti jau vajadzīga tā vizualizācija.
Bet tas tā no saviem projektiņiem, ko vēlējos parādīt, daudz varbūt saprotams jau kādas tās iespējas SketchUpā, bet vairāk par tieši interjeru dizaina projektu veidošanu plašāku varētu pastāstīt Edīte. Tā, sveiki! Tad, kas es esmu? Es esmu Edīte Vilcmēre un es esmu interjeru dizainere. Pabeidzu mākslas akadēmiju funkcionālajā dizaina nodaļā tieši uz interjera dizainera profesionālo apakšnovirzienu. Un pēdējos gados es strādāju par interjera dizaineri, specializējos tieši uz office interjeriem, taisu arī interjerus privātiem klientiem, iespējams nedaudz mazāk, un Kārlis mani uzaicināja dalīties savā pieredzē, jo es jau ilgus gadus abonēju SketchUp un SketchUp Studio un ļoti aktīvi izmantoju SketchUpu savā ikdienas darbā. Kuros posmos tad es visvairāk izmantoju? Šis ir standarta mūsu dizaineru procesa sadalījums, ka sākumā sākam ar izpēti, saskaņojam plānojumus, strādājam pie vizuālā koncepta, nākam ar saviem moodboardiem un materiālu piedāvājumiem, un tad koncepta sadaļā tieši mēs izmantojam visvairāk SketchUpu, šeit tad arī vīreju, jo par vīreju es prasu papildus samaksu, jo tas ir papildus darbs, realistiska vizualizācija, papildus darbs, tā ir papildus samaksa, un ļoti bieži klienti izvēlās tikai apstāties pie SketchUp 3D vizualizācijām. Un arī pie individuālu mēbeļu izgatavošanām izmantoju SketchUp vidi, lai vizuāli parādītu, kā tas izskatās. Ko tad SketchUps dod, kādi ir ieguvumi strādājot ar SketchUp un SketchUp Studio? Tad tā ir ātra ideju apmaiņa, jo jau otrajā tikšanās, pirmajās tikšanās mēs saskaņojam plānojumus. Es strādāju ar AutoCADu, ir parasti kā 2 varianti, vienojamies par gala variantu, un uz šī te varianta bāzes, uz moodboard saskaņotajiem uz klienta izpētes bāzes, mēs būvējam 3D telpu un nākam jau ar ātrām 3D skicēm, rādot, ko mēs tajā moodboardā esam domājuši, kā tās idejas, ko mēs esam runājuši, kas piestāvētu klientam, izskatīsies tieši viņa telpā. Tad klientam tas ir saprotami. Viņš saprot, šeit būs atpūtas zona, te būs mobilās darba vietiņas, vakarā atvērsim aizskaru un visi bālēsimies arī par materiālitāti, kā tas būs, kad uz grīdas būs tādi materiāli, krēslos būs tādi materiāli, mēbelēs būs tādi materiāli. Tas dod tādu skaidrību un drošības sajūtu tieši klientam. Un arī mums dizaineriem mēs ietaupām laiku, jo strādājot tālāk pie tehniskā projekta, mēs jau vairs nesaskaņojam šādas te materiāla lietas, mēs vienkārši sarasējam tehnisko mapi celtniekiem un arī mēbeles sarasējam. Mums jau koncepts stadijā viss ir saskaņots ar dizaineru, ar klientu. Kā tas izskatās nedaudz no prakses, tad es strādāju ar DVG, šis ir gala saskaņotais plāns, es viņu importēju SketchUpā, tieši DVG uzreiz var arī importēt PDF, bet DVG ļauj precīzāk pēc tam piesaistas uzzīmēt sieniņas vai citu uzreiz ceļ augšā sienas.
Tā kā es strādāju ar grupām, es sienas grupēju, citreiz arī ietegoju, tad es zīmēju pa virsu. Zīmējam sienas, atsevišķas telpas jau detalizējam, un beigās sketčups jau ir diezgan pilns ar materiāliem, ar jau mēbelītēm. Ja tas ir lielāks projekts, tad iespējams visas telpas netiek izdetalizētas, tiek izdetalizēta viena telpa, parādot klientam šo te kopējo sadaļu. Šī projektā, piemēram, mēs visas telpas nerādījām, virsskatu nerādījām, rādījām tikai atsevišķus skatus. Un šie jau ir tādi skati no projekta tieši SketchUp vidē bez realistiskas vizualizācijas. Es strādāju ar scēnām. Man katrā projektā sākumā izvēlos scēnas. Es viņas attaisu SketchUpā ar orbītu vai bez orbītūla. Un pēc tam es jau skatos, lai man šī scēna ir tāda uzrunājoša. Šis ir tāds pārdošanas moments, kad man savas idejas ir jānopārdot klientam. Pieņemsim, pirmajā tikšanās, šeit vēl viens piemērs, mēs strādājam, ka šeit būs tāda mūda, kur ir saliktas kādus 4-5 pilts ar dažādiem materiāliem. Mēs izmantosim alumīnijā fasādītes, stikla blokus, mums būs iekaranie augi, būs kaut kāda ekspozīcija ar gaismām. Nākam jau uzreiz ar 3D skicīti par šo te telpu, un pēc tam viņu ieliekam realistiskā jau plānojuma telpā, varbūt ar kaut kādiem jau sienu tonīšiem. SketchUpā, kas ir mīnus, ir SketchUpā toņi ir, es atvainojos, te darbs no mājām, ietver arī suni. SketchUpā tonīši ir tādi ilustratīvāki, dabā viņi ir mierīgāki un dabā viņi nav tik aktīvi. Tas ir jāņem vērā. Piemēram, šeit ir tāds mūdiņš uz atpūtas zonu. Klientiem tā kā nepatika. Mēs pārmainījām SketchUpā, jau ielikām tādas oficīgākas mēbeles. Šeit būs mobilā darbu zona. Šo aizskariņu varēs pārbīdīt un izmantot šo zonu uzņēmumu ballītēm. Visi saprotami, nav šī dzīvīguma efekta, bet klients apstiprina un mēs ejam tālāk. Darba kabinetu, mūdiņš un jau realistisks skices. Iespējams nav tieši kā mūdā, bet klients apstiprina un mēs jau ejam tālāk. Šeit ir piemērs no mazajām zvanu istabiņām, kas šobrīd ir darba telpās ļoti populāri. Mēs parādām referents bildi, ka mēs te varētu krāsiņu ielikt, tās būs tās aktīvās zonas. Un šeit jau ir mūsu SketchUp skicīte, kur mēs jau esam izdomājuši, ka mēs liksim grīdas paklājus sienām. Šie būs akustiskie klusinātie paneļi. Daļēji uz sienām, uz griestiem, te būs mēbelīte, galdiņš, krēsliņš, lampiņa. Klients akceptē, mēs to pieņemam un ejam uz detalizāciju. Arī kaut kādām sarežģītākām apderēm šajā projektā tieši uz grīdas segumu, kur mēs ir tādi jauni klienti, viņiem vajag radošu telpu, viņi ir gatavi tajā visā iedziļināties. Mēs dalām nākam ar tādiem radošākiem risinājumiem, kur piedāvājam likt dažāda veida paklāju flīzes. Un šis ir tāds kopskats, ko mēs pēc tam izmantojam jau arī dodam celtniekiem un pieliekam izmērus, eksplikāciju, specifikācijas un ļoti labi parāda, kur būs kas. Šis ir otrs piemērs no viena vecāka projekta, kur vēsturiskā ēkā mēs integrējām mūsdienīgu ofisu, vajadzēja maksimums salikt darba vietas, bija ļoti liela akustika un nosacījums arī bija budžets. Ļoti svarīgi bija kaut ko ekonomisku izdomāt. Šis ir virsskats, prezentējām par katru telpu gan virsskatu, gan skatu.
Un šeit ir daži piemēri no telpām. Lielā pārunu telpa, šī ir ideju skice, kā tas varētu izskatīties, ka ir paklājs, būs lielas lampas, gaišs galds un māksla uz sienām. Šī ir otra skice ar citu skatu, un šeit jau ir realizēts projekts, bilde no projekta. Gribētos teikt, ka dzīvē labāk pat izskatās, ir tāds arī radošs klients ar tādām radošām idejām, kas nebaidās no krāsām. Šī bija tāda caurstaigājuma telpa funkcionāla, kur vajadzēja savietot gan darba vietas, gan atpūtas zonu. Darba vietas izmantojām pie loga, pie dienas gaismas, un atpūtas zona šeit tumšākā vietā. Tā ir virskats, kā šīs te funkcijas sadalīsies. Šeit būs sadalošs plaukts. Tāds ir skats no ieejas, kreisajā pusē bija jāieliek skapis, citreiz ir vienkārši jāieliek, nav variantu. Šeit ir atrasts mēbelītes, un šis ir skats jau no realizēta projekta. Saglabājām esošo grīdu, kas jau bija objektā. Iespējams, ja nāktu jauna grīda, tā būtu kaut kāda savādāka. Un šis ir jau realizēts. Nu, ko ir jāņem vērā, ka SketchUps viņš iedod tādu ideju, viņš neparāda to realitāti, jo realitātē parasti sanāk daudz skaistāk. Šajā projektā bija tāds garš koridoris, var paiet nedaudz uz apakaļu. Garš koridors, kas bija ļoti, ļoti nemājīgs, garlaicīgs, un bija jāpadomā, kā viņu radošiem reklāmas cilvēkiem uztaisīt interesantāku. Un tad tā sākotnējā vīzija šeit ir Photoshopā vispār salikts kopā, ka ieliekam paklāju, laižam tādu krāsu pāreju, miksējam ar gaismas līnijām. Un šis ir jau no realizētas vīzijas, kur nāca klāt skapīši apaviem, spoguļi, zaļumi. Ir šīs te pāreju celtnieki nemācēja uztaisīt, tāpēc vienkārši krāsojām sienu divos toņos. Kaut kas pamainās, un tā sākotnējā vīzija tomēr ir saglabājusies. Un virtuvē klientam bija korporatīvā krāsa oranža, un gribējās kaut ko arī tādu neordināru, neredzētu. Un tad šo te mēbelīti zīmēja pat no jauna, kaut kur idejas no dažādiem resursiem savācu, bet tas nav copy-paste, bet lai klientam parādītu kaut ko jaunu, dizaineram tādu jau viņa izstrādātu, tad SketchUpā tika zīmēta šī te mēbele, tad integrēta telpā, un pēc tam realizēta šis galds ir no metāla un koka miksā. Un tā ir bildīta no dzīves, no realizēta projekta. Šis ir piemērs citam projektam, vienam tādam standartīgākam ofisam, kuram strādā IT cilvēki, kur ir liels darbinieku skaits, kurš sadalās, parāda, ka šeit ir darba zonas sadalīts ar klusumā zvanu kabīnītēm, un priekšā tad mēs liekam puķu podus, kur vijās augi. Pa labi ir pārunu telpas. Šīs ir taisīts ar vīreju, jo klients gribēja saņemt 3D realistiskas vizualizācijas un bija gatavs par to maksāt. Šis projekts ir manas kolēģis Sānijas Leimans projekts. Es strādāju tieši uz 3D modelēšanu un 3D specifika renderiem. Vēl viena bildīte no tā paša projekta, kur ir recepcijas zona. Šīs mēbeles pēc tam es parādīšu, bija diezgan detalizēti
Šis arī ar vīrēju renderēts, nu, vīrējām salīdzinot ar 3D Maxi ir tādi mīnusiņi, bet viņi iedod šo te sajūtu par to, kas būs, un ir tāda realitāte, ir telpiskāka ideja, un ar vīrēju īstenībā sanāks lielākais iegūms dizaineram sanāk lētāk nekā outsourcot un arī ātrāk, ja ir laiks. Ja ir liels office un liela studija, noteikti ir atsevišķs darbinieks uz to, bet ja ir tādi mazāks birojiņš un dizaina studija kā mēs, tad tas šeit tad arī ir izdevīgi pašiem renderēt. Šeit es ieliku piemēru no tā paša projektiņa, kuras izmantoju layoutu. Man tās mēbeles bija diezgan izrasētas, un es viņas patiešo pārnesu uz layoutu, pieliku to pašu renderi, aprakstīju materiālus, saliku izmēriņus, un mēbeļu rasējums tika izveidots daudz ātrāk nekā būtu pārzīmēt kā AutoCAD-ā. Vēl viens arī rasējums layoutā, un šeit arī šī sieniņa tika layoutā salikta ar izmēriem un sarasēta tieši layoutā. Ļoti bieži kaut ko mēs taisu arī ar AutoCAD-ā, tieši mēbeles, tad es AutoCAD-ā ielieku no SketchUp šādu te SketchUp skicīti, kas parāda to 3D vīziju, un attiecīgi AutoCAD-ā tad ir tikai šie te izmēri. Tādā ziņā, ka SketchUp, layouts un AutoCAD neizslēdz viens otru. Es ar layoutu plāniem nestrādāju, es taisu visu AutoCAD-ā, bet, nu, Kārlis ir zina un ir stāstījis savos semināros, ka arī layoutā varbūt vienkāršākiem projektiem, ko privātpersonā vai ko maziņām studijām var arī ar layout darboties, salikt visus plānus un rasējumus. Nu tā, paldies. Tas būtu tāds mans stāsts. Nezinu, varbūt ir kādi jautājumi. Jā, droši rakstiet čatā, ja kādi jautājumi būtu. Paldies par prezentāciju. Būtu viens jautājums tāds pēdējās SketchUp versijās, kas ir tā feature, kas visvairāk patikusi, kas nākus klāt? Kas varbūt darbu atvieglo? Man liekas, ka ļoti labi ir tieši tie materiāli, kad ir diezgan daudz un labi jau materiāli, un arī materiāli no kosmosa, kur ir jau tā kā ja ir vīrais studio, un tur ir diezgan labi tā materiālu palete, jo nav jāmeklē internetā, un tad tā palete ir jau tāda kvalitatīvāka. Un īstenībā arī diezgan daudz mēbeles un tādas lietas ir. Iespējams, es daudzus jauninājumus pat vēl neizmantoju, bet jā, kaut kādas tur liektās līnijas, tas tur attīstās, kas ir varbūt kubiņi. Kubiņi ir jau pierasts, klucīts, bet tādas liektas, ka lietas ir dažādi spraudņi, kas ļauj jau uztaisīt arī tādas liektas mēbeles, liektas lietas un visāds tādi rīki, kas ļoti palīdz, varbūt arī rīks, kur ir tie skati, tu vari pamainīt kaut kādu mēbelīti reversā, un tas viss tā ātrāk nav ar tur nu, citreiz ir tā, ka tu skaiti tos taustiņus, cik tu vari ātrāk nospiežot reizes kaut ko izdarīt, un ir tās lietiņas, ko viņi uzlabo, ka tu ar mazāk tiem taustiņiem spiešanām vari ātrāk kaut ko paveikt lietu, jo citreiz dienas beigās AutoCAD-ā rasējot, zīmējot SketchUpā, tie ir tūkstošiem noklikšķināti taustiņi, un sāp roka un plauksta, un sāc domāt, kā ātrāk un mazāk sāpīgi visu to uzīmēt. Jā, paldies. Tā, es atgriezīšos tad savā skatā. Paturpinot, nu, skaidrs varbūt tagad par tām iespējām, ko varētu uztaisīt SketchUpā layoutā.
Bet daudziem varbūt grūtākais ir iesākt. Tāpēc ar pāris tādu sagatavotu bibliotēku un šablonu palīdzību varētos parādīt, kā kaut vai ar bezmaksas online versiju varētu ātri uzsākt projektu, veidot interjeru dizainā, jau radīt vienkāršus rasējumus, atrast jau konkrētas mēbeles kādas, ja. Un iesākumā es pāriešu uz tās SketchUp mājaslapu, un tur gribēju atzīmēt, ka, lai uzreiz jau sāktu darboties ar to SketchUp online bezmaksas versiju, atradīsiet tādu mākonīti lietot SketchUp Free, kur neko nevajag instalēt, uzreiz atvērtos vaļā. Tātad web versija. Un atvēršu kā tukšu failu. Un patreiz man parādās arī kā tādā bezmaksas konta līmenī, tāpēc arī ir tā ūdenzīme. Bet, ko gribēju parādīt, lai iesāktu to projektu veidot, es meklēšu gatavu šablonu. To var atrast, skatoties pie 3D Warehouse. Un būtu vienkārši jāmeklē SketchUp Latvija. Skatoties pie kolekcijām, tātad vai vienkārši atverot SketchUp Latviju, te parādīsies jau vairākas bibliotēkas, gan ar šādām mēbelēm, objektiem, un atsevišķi šāda te bibliotēka interjers. Man interesētu tieši šis te sienu modelēšanas šablons. Pamēģināšu viņu lejupielādēt. Šajā gadījumā viņš lejupielādējās pa tiešo SketchUp failā. Tur gan varētu būt viena problēma ar to, ka šādi ienesot modeli, man gan nenāk līdzi varbūt arī tas stils, arī scēnas, kas jau ir iestrādāts tajā šablonā. Tāpēc vēl viens variants, kā atvērt viņu vaļā, ir atsevišķi, ja atver vaļā 3D Warehouse mājaslapu. Šeit arī var vienkārši meklēt tātad sienu modulēšanas šablons. Arī tā varēs atrast un viņu lejupielādēt uz datora, kā SketchUp failu. Uz darba virsmu saglabāju, un šo te pašu failu atveršu vaļā savādāk. Jā, tātad no sākuma var izmantot Open from Device, lai atvērtu vaļā kādu gatavu projektu. Izvēlos. Un šoreiz parādīsies viņš nedaudz savādāk ar jau to visu stilu. Nevar redzēt, kas parādās? Es varu vēlreiz padalīties. Nerādījās tā 3D Warehouse daļa. Es varu pamēģināt atkārtot, padalīties tā. Jā, tagad korekti parādās. Labi. Tātad modulītis no 3D Warehouse tika lejupielādēts ar nosaukumu sienu modulēšanas šablons. Un no web versijas atvērts vaļā tātad Open from Device patiešo no darba virsmas. Šeit parādīsies kaut kādas sienas loga durvis. Tie ir sagatavoti kā komponenti, sākotnēji arī ar sagatavotiem izmēriem šādā te stilā. Kāpēc te izmēru pievienoti klāt? Jo web versijā nedaudz ierobežotas tās iespējas tos izmērus noformēt. Tos laicīgi jāsagatavo desktop versijā un tad pilnībā var izmantot arī web versijā.
Kā es varētu zīmēt tās sienas? Viens variants, ja es fonā nolieku kādu bildi, uz kuru pamats es zīmēju, es varu ienest iekšā arī DVG failu un sienas pa virsu pārzīmēt ar šādām te kastītēm vienkārši, ja. Es varu pavilkt, piemēram, biezumā ierakstīt, ka tur būs 10 centimetri vai 20 centimetri. Sienas garuma vienkārši pavelku ierakstu, piemēram, šeit 3 metri, vai atkal būtu mazāk nedaudz. Tā ka brīvi, precīzos izmēros mēs varam šādi zīmēt, pamainīt. Lai redzētu, vai izmērs tā arī sanāk, var uztaisīt kādu jaunu ar Dimensions palīdzību. Vai nedaudz stils jāpamaina būs. Var uzlikt uz melnbalto stilu, tad arī jaunos izmērs būs vieglāk redzēt. Bet arī šādā stilā šie te elementi ir atstāti, tātad es saprotu, ka tas ir loks, tās būs durvis, es vienkārši pārvietoju, pagriežu, pievienoju klāt un nomērogoju pareizajā izmērā, ierakstu šeit, piemēram, 80 centimetri, un lai pārliecinātos, pilnīgi, ka tur izmēru klāt. Vai vēl viena sienas posma vajadzētu. Ļoti viegli, mums nav tā iespēja kļūdīties. Līniju uzzīmēt tur viena leņķa kaut kādā, viena grāda leņķī netīšām, tātad visi posmi būs taisni. Var atgriezties arī tajā tātad color by tag režīmā, ja gribās vizuāli tādu kontrastiņu labāk. Šādi visas posmas tā ātri var zīmēt, un ko pēc tam izdarīt. Aizēja kaut vai šādā, te jau 3D skatā vairāk. Tā kā tie visi elementi ir komponenti, es varu rediģēt vienu, paceļu vienkārši uz augšu, piemēram, 2500, uzreiz visas sienas posmas. Šis te elements, kas būs durvis, paceļu uz augšu, un pēc tam, 2100 augstumā. Un visās vietās, kur tā durvju aila man atkārtojās modelī, tur viņas reizē arī pamainās. Un tāpat arī vietās, kur būtu logi, es vienkārši rediģēju, paceļu, piemēram, 700, pēc tam gā kopiju 1500 un līdz augšai, un tad izdzēsīšu ārā to vidu. Tos izmērus var noņemt nost arī, šeit nedaudz interesanti sanāca. Izmērus paņemšu nost. Sanāk tāds interesants krāsains, tas modelītis, bet ko es varu izdarīt, es varu vienkārši iezīmēt visas tās radītās detaļas, nospiest labo taustiņu un izmantojot Outer Shell, viss tiek apvienots skaistā vienotā tādā modelītī. Rezerves pēc varbūt labi ir atstāt šo te radīto modelīti. Tad kā kopiju, ja, šo te es te vēlreiz apvienošu. Tātad. Tur shell. Varu piezīmēt klāt. Tātad grīda arī būtu. Un vēlreiz apvienošu kopā ar Outer Shell. Ar šādu te sienu modelīti jau būtu ļoti ērti strādāt. Viņš arī saglabājās kā tāds solid objekts, tātad, ja vēlāk vajadzētu kaut kādā interesantā leņķī nogriezt tās sienas vai tur kā mansardu stāvu uztaisīt, paliek tā iespēja viņu rediģēt. Un, ja traucē tās palīglīnijas, pēc tam skatoties pie tātad display, mums ir funkcija delete all guides, kas ļautu tikt vaļā no tām palīglīnijām. Tad, šis tāds šablonīši palīdzēs, man liekas, ka daudz ātrāk jebkuru projektu uzsākt. Un kas attiecās ar citiem tādiem gataviem elementiem, arī meklējot 3D Warehouse,
piemēram, ja jums ir aktuāls, es vēlreiz pie tā interjera aiziešu, gribēju parādīt. Posmā, kad sanāk vēl ieskicēt 2D plānu, arī, piemēram, vienkāršas 2D mēbeles. Šādu te leju pielādējot, parādīsies tādi vienkārši elementi, kurus plānā tad varas novietot, logi, durvis, mēbeles dažādas. Un līdzīgi atradīsiet arī tajā kā vienkāršas 3D mēbeles. Kad jau gribētos varbūt kaut kādu reālu produktu izmantot, tad, protams, meklējiet kolekcijas, kā piemēram, ja interesē ofisa mēbeles, kolekcijā katras mēbeles atradīsiet simtiem dažādus modeļus, arī viņu variācijas, kuras patiešo tad varētu lejupielādēt jūsu SketchUp modelītī. Nu, piemēram, lejupielādēju galdu, tā viss nav vajadzīgs, varbūt eksplodēšu un atstāšu tikai tos vajadzīgos. Viņi ienāk gan šādi, tur neparādās nekāda tekstūra. Mēs gribētu kaut kādu reālu tekstūru. Atkal varu doties uz 3D Warehouse, kamēr esmu šādā režīmā, kad es varu rediģēt modelīti. Tā atgriežos, atkal skatos pie SketchUp Latvija kolekcijā, un šeit būtu, teiksim, Egera materiāli, kur parādīsies kā divi atsevišķi modeļi, kur ir Egera akmens tekstūras un laminate textures. Es paņemšu laminātu. Un viens variants viņas lejupielādēt visas uzreiz, bet var labāk. Šeit ir tāda sadaļa kā Material Count, ko nospiežot, es redzējuši skaistu sarakstu ar visiem tām lamināta tekstūrām. Viņām jau vajadzētu ienākt iekšā pareizā mērogā. Šeit jau ir pieminēts arī kods un nosaukums, kāds viņš parādās arī Egera mājaslapā. Un attiecīgi es varu lejupielādēt un tiešo uzlikt uz kādas no plaknēm. Re? Un tiem, kas arī tiešo SketchUp vidē nevis layoutā vai AutoCADā vēlās sazīmēt tālākas rasējumus, es nedaudz atpakaļ aiziešu. Tā kā piemērs arī no praktiskā uzdevuma, ko mēs pamatkursā taisam. Tātad tiek veidots sienu modelītis, izmēra visi, un jau varbūt interjeri tajā kolekcijā redzējāt, ir arī tāds leģenda saraksts uzreiz ar apgaismojumu schēmai vajadzīgiem elementiem, kurus tātad uzreiz var ievietot iekšā plānā kaut vai SketchUpā zīmējot, ja nav citi varianti. Un, ja visu kārtīgi kārto ar tagiem, tad mēs tajā pašā skatā varam sataisīt arī, izslēdz ārā tos apgaismojuma elementus, ieslēdz iekšā mēbeles priekš mēbeļu plāna. Tas viss ir pieejams kaut vai izmantojot tikai šo te bezmaksas web versiju. Tā. Un par šabloniem tas arī pagaidām viss, ko gribēju pastāstīt. Droši rakstiet, ja ir kādi jautājumi. Bet nobeigumā, ko vēlējos pastāstīt par pēdējā tēma, konkursiņš, ko mēs nedaudz detalizētāk izziņosim tieši 1. septembrī. Šogad tā tēma būtu drumrolls mikrodzīvoklis. Tātad tas uzdevums būtu jārada interjera projektiņš ļoti mazai telpai, 5x5 metri, iekļaujot gan atpūtas darba, tādu virtuves un guļam zonu, un tas uzdevums, protams, tā radoši izdomāt, lietojot gan
transformējumus, mēbeles, interesantus kādus risinājumus, kā mēs varētu tādu mikro dzīvoklīti apdzīvot. Un no mūsu partneriem žūrijā tieši piedalīsies, vērtēs dažādās kategorijās partneri, gan interjera dizaineri no dizaina puses, vispārīgi, vizualizācija, tātad cik skaisti sanākuši arī renderīši, un no tehniskā izpildījuma partneri, kas tieši specializējas tātad transformējumu dažādu mēbeļu risinājumos. Ja, ir, man liekas, gana skaidrs tas uzdevums, un varbūt nav kur pārāk izplēsties, tajos 5x5 metros, bet tad varbūt tieši interesantāk. Ja. Un tos rezultātus tad gaidīsim līdz tieši decembrim, kad arī paziņosim uzvarētājus un izsniegsim balvas. Tad tām nedaudz sīkāk septembrī tieši sāstīsim. Bet tā, no semināra šodien tas arī būtu viss. Paldies tiem, kas skatījās. Liels paldies, Edīte, par pieredzes stāstu. Cerams, iedvesmoja arī jaunos interjera dizainerus un labāk palīdzēja saprast, kā top tie skeču projektiņi.